Uzķēršam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdīju anatomija. Liela daļa Latvijas mediju, lai pastāvētu, naudu pelna ar abonementiem un reklāmām. Tā kā pēdējos gados liela tiesa reklāmu naudas aiziet uz sociāliem tīkliem, tad medijiem arvien būtiskāk ir lasītāju, skatītāju gatavība abonēt. Par kādu mediju saturu esam gatavi maksāt? Mani sauc Dace Krejere un atbildes meklēšu kopā ar Filipu Lastovski, Delfi galveno redaktoru, un Ivaru Lubānu, GO3 produkta komandas vadītāju. GO3 un Delfi katrs savā jomā ir populārākie, un intervijas sākumā mēģinājām tikt skaidrībā ar skaitļiem, cik daudz Latvijas iedzīvotāji ir gatavi maksāt, piemēram, par ziņām portālā. Mums ir 25,000 abonenti, kuri maksā par mūsu saturu. Un, cik es zinu no digitālajiem mēdījiem un drukātiem mēdījiem latviešu valodā, tas man šķiet ir lielākais skaitlis. Man teikt, vajadzētu pārbaudīt, cik ir žurnālam, teiksim, es nezinu, cik žurnālam Ieva. Pēdējais, ko es atceros, tur bija tuvu 20,000 laikrakstiem. Noteikti nevienam tāds skaitlis netuvu nav. Krievu valodā mēs zinām, ka ir tāds izdevums kā MK. Latvija tam ir daudz vairāk. Tas ir atsevišķi droši vien kā epizodes vērts temats, bet no digitālajiem mēdījiem mēs esam tur pārliecinoši pirmie šobrīd. Kā GO3? Teiksim, ja Amerikas Savienotajās valstīs pat 4 un vairāk straumēšanas servisus cilvēki lieto un maksā par viņiem, tad, teiksim, Rietumē Eiropā tie varētu būt 2, 2,5. Baltijā tie ir zem 2 noteikti, 1,5 apmēram. Un ko tas nozīmē? Skaidrs, ka pirktspēja atšķirās un cilvēks ir izvēlīgāks. Tad ir tas jautājums par to, kas ir tas, kas tam cilvēkam interesē, kas ir tas, par ko viņš ir gatavs maksāt. Un mēs ļoti izteikti redzam, ka cilvēki Baltijā, varbūt vēlāk varam pieminēt, tur Igaunijā mazliet atšķirās tas, bet īpaši Latvijā, Lietuvā viņam ļoti svarīgi ir vietējā valoda. Tātad joprojām lielākā daļa auditorijas nevēlas skatīties pārraides angļu valodā. Un tas ir tas, kas vietējos spēlētājus, tā skaitā GO3, atšķir no starptautiskiem spēlētājiem. Jo mums ir filmas, seriāli, pārraides, televīzija, TV kanāli ir latviešu valodā, attiecīgi lietuviski, igauniski, un viņi par to ir gatavi maksāt. Un tāpatās, protams, arī vietējās sejas. Joprojām cilvēks labāk skatās un vēro filmas, kurās viņš redz pazīstamus, uz ielas sastiepamus cilvēkus. Par ko liecina jūsu statistika? Cik daudz gatavi ir maksāt par televīziju? Es, diemžēl, nevarēšu padalīties ar konkrētiem datiem, kas attiecas uz Latviju, jo, teiksim, tā mēs parasti runājam Baltijas kontekstā, bet tūlīt būs 500,000 maksājošu klientu. Ja mēs tā padomājam, ka Baltijā kopumā ir apmēram 3 miljoni mājsaimniecību, tad tas procents, cik mājsaimniecības izmanto GO3 ir ievērojams, un tas arī parādījās pieminētajā statistikā, kas uz Eiropas un pat pasaules kartes Baltiju šobrīd izceļ, kur Netflix nav pirmajā vietā, bet tieši GO3 ir. Tā kā, jā, cilvēki ir gatavi maksāt, ja tas ir tas, kas viņus interesē. Bet tad cilvēki gatavi par saturu maksāt, bet kā mēs izskatāmies tajā Baltijas kontekstā? Es teiktu, mēs tā kā mēs geogrāfiski atrodamies pa vidu, tā arī kaut kur mēs tā pa vidu, man liekas, atrodamies arī tajā vēlmē vai gatavībā maksāt. Igaunijā, teiksim, mēs vairāk novērojam to, ka pirmkārt arī tur ir valodas specifika, ka Igaunijā jau gadiem arī TV kanālos filmas tiek pārraidītas oriģināla valodā un tikai ar subtitriem. Tas, teiksim, viens, un līdz ar to arī viņi ir kaut kā jau arī gatavi vairāk maksāt arī par starptautiskiem servisiem un tomēr tuvāk Skandināvijai. Lietuvā savukārt ir viens vai pāris diezgan izteikti spēcīgi nelegālie servisi vietējie, ar kuriem, protams, mēs cenšamies cīnīties, bet, kā jau mēs zinām, ar pirātismu 100% nekad nav iespējams laikam uzvarēt. Un Latvija kaut kur pa vidu. Skaidrs, ka ir gan pirātisms, gan mēs zinām, tāpat tās cilvēki izmanto nelegālos satelītus, un krievlīgā auditorija savukārt atrod veidus radošus, kā apiet likumu un tikt arī pie TV kanāliem, kur Latvijā ir aizliegti.
Bet kopumā noteikti tā situācija iet uz labu, un mēs aizvien vairāk. Arvien vairāk cilvēki ir gatavi maksāt. Jā. Filip, es jums gribēju jautāt, Delfa arī ir Baltijas valstīs, vai tā aina, ko aprakstīja tikko Ivars Lubāns no GO3, vai tas ir līdzīgi jūsu abonēšanas statistikā Lietuvā, Igaunijā, Latvijā ir? Jā, šobrīd Igaunijā, ja nemaldos, ir tuvu 100,000 abonentu. Mums ir 25, un Lietuvā ir kaut kas līdzīgs arī pie. Es nepateikšu precīzi, diemžēl šobrīd, bet arī pie 25. Igaunija gan ir sākusi daudz gadus iepriekš. Viņiem arī aizmugurē bija laikrakstu un žurnāla izdevniecība. Un mēdījiem, kuram aizmugurē ir šie žurnāli un laikraksti, krietni vieglāk paskaidrot tā auditorijai, kāpēc, par ko tu maksā. Latvijas un Lietuvas gadījumā mums nebija. Mums ir jāstāsta cilvēkam, kurš visu mūžu ir pieradzis nemaksāt, kāpēc pēkšņi šis saturs, par šo saturu būtu jāmaksā. Un tas, protams, ir skaidrošanas darbs. Tas ir jau tādos skaitļos, bet tendencēs raugoties pēdējos gados, Delfi Latvijai tie procenti izaugsmes ir augstākās, man šķiet, šobrīd. To var palūkoties arī, tie dati ir publiski. Mēs publiskojam ceturkšņu izaugsmes datus. Vismaz pēdējos ceturkšņus mēs esam bijuši pirmie. Tas ir skaidrs, kāpēc tas tā ir atšķirībā no Igaunijas. Jo viņi šeit ir daudz gadus, viņiem tas temps kļūs ir mērenāks, līdzenāks. Mums produkts ir jauns, mums nākamgad paliks 5 gadi. Un tāpēc aizvien daudz cilvēku vēl tikai iepazīstās, ka ir tāds Delfi Plus un kāpēc viņi par to prasa maksāt, un kas ir tas saturs, ko jūs varat iegūt, kas ir tie labumi. Es gribēju pajautāt, jūs bijāt viena no pirmajiem, vai ne, Latvijā, kas no raksturošiem mēdījiem ar maksu? Pirmie, teiksim tā, ir bijuši mēģinājumi vēsturē dienai portālam ir bijuši, un arī, ja nemaldos, Apollo. Tie bija tādi mazi mēģinājumi, tas nebija nopietni. Šobrīd, piemēram, TVNet grupā ir ļoti nopietns šis abonēšanas piedāvājums. Vēsturē tur bija mēģinājumi, bet viņi nekad neaizgāja. Tagad, kopš rietumu mēdīju vidē ir sākusies šī abonēšanas kultūra ar citu uzrāvienu, tieši mēdījiem, komercmēdījiem, tad Latvijas tādā izpratnē mēs Latvijā bijām pirmie. Es vienkārši jautāju, tāpēc, ka kaut kādā ziņā mēs arī bijām viena no pirmajiem. Ja? Tur, teiksim, atšķirās mazliet pa valstīm, ja, bet kopumā es gribētu teikt, tad, kad GO3 pirms 4 gadiem tika palaists, pirms tam arī bija servis, arī mums pašiem grupā bija cits servis, bet tajā laikā tas bija ļoti mazā apjomā, un es arī varētu atsaukties kaut kādā ziņā tieši tajā brīdī, kad mēs ienācām, un arī shortcuts uz TET Plus tur pēc tam rebrandojās. Tajā brīdī mēs un arī jūs tajā skaitā tā kā veidojot šo te izpratni. Un tas, vismaz manā gadījumā, es redzu, tas ir tas, pirmkārt, dod gandarījumu, ka tu redzi, ka tiešām aizvien vairāk cilvēkiem rodas sapratne to, ka jā, ir vērts maksāt par kaut kādu veidu video vai raksturošo saturu. Bet otrs, tas arī nozīmē lielu skaidrošo darbu kopumā, lai to izpratni veicinātu. Vienmēr būs šie saucamie, latvijas termini, early adopters. Jā, tātad tie, kas pirmie uz visu agrīnie fani, tādi, kas pavalkās uz kaut kādiem jauninājumiem, tad viņiem ir sekotāji, un tad tās masas atkal, tas ir, lai tiktu pie katra cilvēka gan Rīgā, gan Bauskā, gan Daugavpilī un izskaidrotu, kas tas tāds ir un par ko tu maksāsi un kāpēc tu maksāsi. Tas ir vēl es gribētu teikt, tāls ceļš arī ejams uz priekšu. Pilnībā piekrītu. Es ļoti vienmēr priecājos, kad es redzu, ka pievienojās klāt arī citi mēdīji. Tagad nesen paziņoja par savu abonēšanas servisu arī Latvijas avīzes portāls Lasi.lv. Pēc mums sakoja TVNet ar kliku produktu. Šobrīd viņi ir TVNet Plus, ja nemaldos. Un pēc tam arī Santa sadušojās, jo viņam ir ļoti liela šī drukāto mēdīju pasaule, izdevniecība. Un sen jau, protams, ka vajadzēja, bet arī viņi ienāca un aizvien strādā ar to, kas ir ļoti uzteicami, jo vairāk mēdīji sapratīs, ka šeit ir tā tirgus nākotne un tas, kā mēs varam nodrošināt neatkarīgu redakcionālu saturu, jo vieglāk to būs arī izskaidrot vispār kopumā. Ja, protams, kā kolēģis minēja, aizvien bieži ir šie jautājumi, kāpēc jāmaksā. Un jūs nevarat iedomāties, cik ļoti es varbūt reizēm esmu piekusis stāstot, vai jūs ieiesiet Narvisenā vai kādā citā kioskā, jūs paņemsiet kafiju un iesiet projām nesmaksādams, vai kādu avīzi vai žurnālu, un tad jūs teiksiet, nē, šito nav. Kāpēc par laika ziņu vai kādu citu formātu saturu jāmaksā? Labi, bet tad jūs paņemsiet žurnālu teiksim, un tad jūs izvēlēsieties, par kurām satura daļām tur jūs būtu gatavi, un tad bet šitais man pienākās par velti. Bet tas, protams, ir arī saprotami, es to nesaku nicinoši, tas ir loģiski, ka cilvēkiem ir paradums, ir ieradumi, un tas ir vienkārši laika jautājums, kamēr tas ir mūsu atbildība paskaidrot. Bet tas ir tikai tas pieredums, ka ir viss pa brīvu, vai tomēr? Es domāju, ka tas ir pieredums, jo, ja mēs objektīvi skatāmies Delfi gadījumā, par ko tad mēs maksājam? Mēs maksājam par žurnālistu darbu. Un līdz ar to žurnālistam jāsaņem ir alga un godīgs atalgojums neatkarīgi no tā,
vai tas ir pētniecisks dziļš raksts, vai tā ir vienkārši laika ziņa. Vai tad kāds ir, diez vai pamēģiniet paši savās darbvietās teikt, ka jūs saņemsiet tagad algu par to, bet tad, kad jums, teiksim, ir tāds vienkāršāks lietvedības uzdevums, varbūt savā uzņēmumā vai noliktavā vai kādā kompānijā, banku sektorā vai vienalga, kur par to mēs jums varbūt nemaksāsim. Bet tas ir tāds tiešām izpratnes jautājums, un tas ir laika jautājums, jo tā abonēšanas kultūra, citur to mēdz saukt par Netflix šo fenomenu, kā kolēģis teica sākumā, ka Netflix pirmais, kas kādu no straumēšanas servisiem, kas savāc, un tas pieradina cilvēku, ka tas ir ok, ka ir ok samaksāt par saturu, ka nav ok zakt. Tajā pašā laikā, ja mēs spējam pasniegt šo pašu produktu cilvēkam ērtāk, ka viņam nav jāieties torrentos, viņam nav jāizdomā, kā apčakarēt sistēmu, lai tiktu pie raksta izlasīšanas bez maksas, bet ka viņam tā lietošanas pieredze ir ērta, ka viņš var to filmu nostīties telefonā, televizorā vienalga, viņam nav jālādē datorā, ar vadu jāpievieno pie televizora vai vēl kaut kā. Ka viņi izprot to, ka tas ir ērti un ka īstenībā, lai to dabūtu nelegāli, tas nozīmē, ka viņam būs jāpavada laiks, un viņš saprot, ka īstenībā tā ērtība ir daudz svarīgāka nekā varbūt tie, 3, 5, 7, 10 vai 15 eiro. Jums bija tātad pagājušā gada rudenī bija Karmas latvieši, vai jūs redzējāt arī savos skaitļos, ka cilvēkiem šis žurnālistu radītais saturs interesē, un viņi bija gatavi arī pieslēgties jums, lai to redzētu? Jā, tas tiešām bija kaut kādā ziņā eksperiments. Mēs skatāmies uz tām tēmām, kas visvairāk, teiksim tā, pārdod. Reti, kad tā būs žurnālistika. Lielākoties tas būs izklaide, komēdija, atkal, protams, vietējās sejas un tā, bet kad tā žurnālistiska vai pētnieciskais saturs nevienmēr ir tas, par ko cilvēki būtu gatavi papildus maksāt uzreiz, vai tas, kas, tagad es gribētu izmēģināt GO3, jo reku šeit ir tas rādījums. Bet Karams un latvieši pilnīgi noteikti bija veiksmīgs eksperiments. Protams, tēma bija skandaloza un skaļa. Skaidrs, ka tādas tēmas cilvēkiem arī saista un interesē. Tāda mēs esam, tā ir tā cilvēka daba. Bet bija veiksmīgs eksperiments. Tu nezini. Būs vēl. Es arī gribēju jautāt, būs vēl? To es nepateikšu. Tēmas jau, par ko runāt, ir, protams. Bet tad basketbols vairāk pievilināja. Šogad, protams, paldies Latvijas izlasē. Šogad, protams, basketbols arī pievilināja klientus, bet Karams latvieši ļoti veiksmīgi nostrādājām. Es varu pateikt, kas ir visu laiku vispirktākais Delfi raksts, jo tur ir divas kategorijas. Pirmkārt, mēs nevaram izsekot visiem rakstiem, ko tieši šī dēļ rakstā. Kāds kļūst par abonentu, jo tur ir tādas lapas, kā kļūt abonēšanas kampaņas, un tā tur nenāk. Bet mēs redzam arī no katra raksta atsevišķu individuālu pirkumu statistiku, un tas ir pētījums par basketbola treneru Steļmaku un par pēdiņās viņa attiecībām ar nepilngadīgu audzēkni, kas aizvien šī lieta nav noslēgusies. Tā bija arī viena no nominācijām šajā pašā LG izcelības balvā, kas parādīja, ka sportā mēs varam pretendēt uz sporta analītiku. Tas arī ir, ja nemaldos, tur kopā bija kaut kas ap 250 jauniem abonentiem, kuriem mēs varējām izsekot, ka viņi ir kļuvuši tikai šī raksta dēļ. Apmēram. Un tās tēmas, kas ir, kā jūs redzat, kas ir tās, kas arī, vai jūs redzat arī tajā savā statistikā, kas ir tas, par ko cilvēki ir? Tieši šajā 2023. gada nogalē, kad mēs esam šajā brīnišķīgajā sarunā, tā ir analītika un pētniecība. Pašā sākumā, kad mēs sākām 2019. gadā, pirmos 2 gadus bez konkurences vēsturi. 2 gadi vēsturi izkonkurē pilnīgi visu. Un Viesturs Radovits, kurš ir mūsu vadošais žurnālists tieši vēstures jautājumos, viņš principā kapitalizē visu to gan lielu daļu no tā, kas mudināja jaunos abonentus pienākt. Aizvien vēsturē ir stabils pieplūdums, bet viņi vairs nav tāds mega grāvis. Šobrīd ir tā, ka tas tiešām ir analītika pētniecība, kas ir iepriekš varbūt citos mēdījos nebijis raksts. Un otra lieta, kas ir tikpat uz priekšu dzenoša, ir reakcija un reaģējoša notikums. Ja tu esi spējīgs būt ātrs un nepieļaut arī kļūdas, vai arī nepieļaut tās pārāk bieži, tad cilvēks to ļoti novērtē. Paldies Filipam Lastovskim no portāla Delfi un Ivaram Lubānam no GO3 par piedalīšanos mūsu raidījumā. Šajā reizē raidījumu Mediju anatomiju veidojas Dāca Krejere kopā ar Reini Budzi. Paldies saku arī tev, klausītāji, par uzmanību, un raidījumu var klausīties sav ērtākā laikā Latvijas radio lietotnē vai raidierakstā. Uzķēršam,
preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdīju anatomija.